Es šobrīd atrodos relatīvi klajā laukā, bet faktiski Rīgas centrā, kaut kur starp Brīvības gatvi, Gustavu Zemgala gatvi, un tur aiz muguras kaut kur tālāk ir dzelzceļš, Rīgas valsts dzelzceļš. Un aiz manis ir redzama kādreizējā šī slavenā uzņēmuma, kur teritorijā es atrodos, dominanti ūdenstornis. Jā, šis slavenais uzņēmums ir pēdējā laikā pazīstams ar nosaukumu Rīgas vagonbūves rūpnīca, bet tad, kad 1895. gadā tas tika dibināts, tās tika dibināts ar Fēniksa vārdu, un acīm redzot vārdam arī ir diezgan liela nozīme šī uzņēmuma attīstībā savulaik bijusi. Vismaz, kāpēc ir aiz muguras ūdenstornis? Tāpēc, kad kādreiz šeit visu darbināja tvaiku mašīnas un ūdens bija pirmās nepieciešamības lieta, un ūdenstornis nav nemaz tik vienkārši, to, kā arī visu rūpnīcu ir projektējis pazīstamais arhitekts Daniels Felsko, un šī savulaik bija faktiski viena no modernākajām, pat noteikti modernākā rūpnīca Rīgā, un tur, protams, ražoja vagonus. Tātad mums bija stāsts par uzņēmumu Rusobalt, jeb Krievu Baltijas vagonu fabriku. Šis savā ziņā ir modernizētā tā uzņēmuma versija. Kāpēc modernizētā? Tāpēc, kad pieprasījums pēc dzelzceļa vagoniem 19. gadsimta beigās bija tik liels, ka viena rūpnīca to nespēja realizēt, un viens no Rusobalt uzņēmuma akcionāriem, austrietis Oskars Freivirts, dabūja toreiz savulaik nepieciešamo Krievijas cara atļauju šeit uzbūvēt vēl vienu rūpnīcu. Un viņa aprēķini vismaz sākumā izrādījās absolūti precīzi, jo kaut gan darbinieku skaits šeit bija gandrīz divreiz mazāks, 2000–2500 strādnieku šeit strādāja, vagonu ražošanas produkcija daudz neatpalika no Rusobalt izlaides, aptuveni 4000–4500 vagonu pirmajos gados pēc uzņēmuma dibināšanas šeit tika saražots. Šī bija moderna rūpnīca, galvenokārt tas akcents bija tieši uz vagonu komplektāciju, jo rezerves daļas vai sastāvdaļas ražoja citas rūpnīcas, bet arī šeit bija gan savu Lietuvu, gan arī viss pārējais, tad faktiski varēja arī vagonu izgatavot no nulles. Tā tas gāja līdz Pirmajam pasaules karam, kad, protams, karš ievies ļoti pamatīgas korekcijas. Arī šajā rūpnīcā daļa rūpnīca tika evakuēta, bet vēl viena daļa tomēr pastāvēja, jo arī izpildīja militāros pasūtījumus. 1917. gadā, kad Rīgu ieņēma Vācijas karaspēks, šeit faktiski viss panīka, bet starpkara periodā atkal atjaunojās atšķirībā no Rusobalt rūpnīcas, kur tā arī savu darbību neatjaunoja. Šeit atkal atjaunojās vagonu ražošana, gan nomainījās īpašnieki, tie tad bija meklējumi Vācijā, un tas arī bija varbūt savā ziņā panākuma atslēga. Pirmkārt, tā bija kvalitāte, otrkārt, tie bija pasūtījumi, bieži vien arī pastarpināti iegūti no Vācijas. Bet ciešās saiknes vēl ar Krieviju, tobrīd jau padomu Krievija ļāva šai rūpnīcai arī saņemt pasūtījumus no Krievijas, kas, protams, deva vislielākos ienākumus, jo no aptuveni 1500 vagoniem, kas šeit tika saražoti starpkara periodā, vairāk kā 1000 bija ledus vagoni tieši Krievijas dzelzceļiem. Bet arī vietējie pasūtījumi bija pietiekoši interesanti, tika ražoti pasažieru vagoni Latvijas valsts dzelzceļa vajadzībām, un viens no tiem, starp citu, ir saglabājies Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. Kā jau Fēniks, kurš mēdz atzimt no pelniem, rūpnīca bija atzimusi, tomēr privātajiem bija jāatkāpjas, un 1936. gadā rūpnīcu pārņēma valsts, Latvijas valsts, jo privāto investoru rocība bija beigusies, un pasūtījumi arī no valsts puses bija mazliet savādāki, tātad nomainījās īpašnieks, un paralēli vagoniem, līdzīgi kā Rusobaltā tas bija pirms Pirmā pasaules kara, tad pirms Otrā pasaules kara šeit arī tika uzsākta automobīļu ražošana. Tas gan bija vairāk Ford modelis, kas te tika komplektēts jau no gatavām sastāvdaļām, bet tas nemazina, protams, to vērtību. 1940. gads atkal atnāca ar lielām pārmaiņām, padomju varai bija citi plāni, šeit tika sagatavots viss, lai ražotu 4 kravas vagonus.
pie to ražošanas padomu laikā gan faktiski neviens te īsti netika, bet pie jau Vācijas okupācijas varas šie te vagoni tika pabeigti un kalpoja Vācijas armijas vajadzībām. Paralēli tam tika uzsākt arī sniegtīru būvniecība, tā kā atkal profils palika it kā tas pats, bet vagonu asortiments krietni pamainījās. Ritošā sastāva ražošanas asortiments, arī zemūdens transportēšanas vajadzībām šeit tika ražot vagoni. Pēc Otrā pasaules kara vagonus šeit turpināja ražot, bet bija jau pavisam cits kardināls uzstādījums ražot vagonu sastāvus, respektīvi runa iet vispirms jau par elektrovilcieniem. Tie Padomju Savienībai bija ļoti vajadzīgi, jo tika plānot pārēj no tvaika vilces uz modernākiem vilces veidiem, un tā arī Latvija tika pie saviem pirmajiem elektrovilcieniem, tad, kad 1950. gadā tika elektrificēts pirmais dzelzceļa iecirknis starp Rīgu un Dubultiem. Tieši Rīgas vagonu rūpnīcā speciāli Latvijas apstākļiem piemērot vagoni tika pirmie izgatavoti. Un tas turpinājās līdz pat nevar teikt, ka padomju varas beigām, jo mainoties varai, atjaunojot Latvijas republiku, faktiski sākumā vēl tā inerce bija diezgan liela un vagoni te tika turpināti ražot pēc ierastās schēmas, lai gan to gan kvalitāti, gan morālais nolietojums, faktiski šī te 50. gada izgudrojuma jau vairs nebija tik aktuāls, bet dažu valstu dzelzceļi joprojām iepirka šeit vagonus. Tā pienāca 1998. gads, kad faktiski rūpnīca nobankrotēja. Tas bija diezgan loģiski, bet interesantākais ir fakts, ka vagonu rūpnīca atkal atsāka savu darbu, jau citi bija īpašnieki, un atkal šeit tika uzsākts faktiski ražot to pašu, ko padomu laikā. Mazliet modernāk, protams. Un tā arī mēs Latvijā tikām pie dažiem jauniem vilcieniem, un arī pēdējie mūsu modernizētie dīzeļu vilcieni atstāja šīs fabrikas korpusu 2016. gadā. Diemžēl tas arī faktiski bija rūpnīcas gals, vismaz tajā izpratnē, kādā tā pastāvēja līdz tam, un šobrīd teritorijas ieplānots izmantot pavisam citiem mērķiem. Šeit iespējams arī ilgi nebūs tukšums. Pieprasījums pēc zemes Rīgas centrā ir diezgan liels, bet arī viena daļa seno korpusu ir saglabājušies, vairāk gan tiek izmantots kā noliktavas, bet joprojām šis te industriālais mantojums šeit ir atrodams, un es ļoti ceru, ka arī turpmāk gan ūdens tornis, gan arī atsevišķi rūpnīcas korpusi priecēs gan dzelzceļa vēstures, gan ir industriālā mantojuma fanus.